Kā? Saproti, dēls, piesaka. Tas, ko es tev gribēju parādīt, ir tas, ka pat es Dievs esmu vērtīgs. Bet man ir iespēja virzīt laiku šurp, turpu, šurp, turpu. Bet tev ir atvēlēts tikai īsts laikas brīdis. Un katrs no sirdspuses var būt pēdējais. Tāpēc Dēls skrien, prieklopi savu dzīvi. Dievs, es sapratu laipani. Man jāsatiek mammai. Viņai jāsaka, kas viņu mīl. Tas brīdis viņa radīja maniem draugiem un svēnīgi telpatā. Man jāsaka, mans tevs, viņam jāsaka. Viņš ir mans valsts, mans varonis. Sauc arī viņam kāds celiņš. Man jāsaka savi draugi, jāpasaka paldies skolotājiem. Man jāsaka Juta, viņai jāzina, kas viņu mīl. Dievs laimi, ļauj izbaudīt šo pēdējo dienu, laimīgāko manā mūžā. Dēls, tu saprati, skrien, prieklopi savu dzīvi. Un šis stāsta morāle ir. Stāsta morāle nav tikai joki un putniņu dēļ vien. Mēs varam būt arī kādreiz nopietni. Mēs spējam novērtēt to, kas mums dots, un izbaudīt katru dienu, ko dzīvojam. Lai šovakar izpaliek visi gudrie teicieni un domu draugi. Šovakar mēs gribam teikt paldies. Paldies, skolotāji! Paldies, skolotāji! Paldies par negulētajām naktīm un agrajiem brīdiem, kas mums ļoti norūdīja turpmākajā dzīves